Katram no mums ir kāds hobijs. Kāds ada, cits vasarā intensīvi sēņo, bet tūdaļ sekos stāsts par cilvēku, kurš caur fotoobjektīvu mēģina izzināt pamesto dzīvnieku ilgas. Daudz vietu pasaulē un par laimi arī Latvijā. Daudzi sabiedrībā zinām cilvēki savu iespēju robežās palīdz nelaimē nonākušiem dzīvniekiem. Jo labu laiku Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes Ulubele draugs un labvēlis ir Latvijas juristu biedrības prezidents, izcils jurists un profesionāls fotogrāfs Aivars Borovkovs, kurš uz patversmi dodas, lai radītu dzīvnieku stāstus bildēs. Mēs vienkārši tanīs patversmēs esmu, un es vienkārši bildēju to, ko es redzu un kā es redzu. Nodotais un tik ļoti sāpinātais suņa acu skatiens fotogrāfa bildēs sāp un uzrunā arī vērotājus. Mūsu ģimenē bez diviem tādiem dišciltīgiem suņiem ir bijuši 3 patvērsmes suņi un 1 patvērsmes kaķis. Un tās acis, suņu acis, kas ir šajās bildēs, es viņas ļoti labi saprotu, jo arī mūsu suņiem, tiem, kuri nāca no patvērsmes, bija tieši tādas pašas neusticības pilnas, skumjas un tādas ļoti piesardzīgas, jo šie suņi ir piekrāpti, viņi ir pamesti, viņi ir nodoti un tā izteiksme acīs saglabājas ļoti ilgi. Šis fotostāsts ir tas, kas iziet varbūt kaut kā plašāk sabiedrībā un uzrunā varbūt tos cilvēkus, kas to nav pamanījuši, nav redzējuši un par to nav aizdomājušies. Ne tikai kāds smuks sunītis, bet tieši to, kas aiz tā stāv, tā sāpe. Parasti jau ir tā, ka tanīs patversmēs ir tie suņi tādi, lai cik viņiem pat brīžiem tur labi nebūtu. Viņi pēduši, viņiem ir jums virs galvas, bet tik un tā, tās skatiens, nodotās suņu skatiens, manuprāt, ir uzrunājoši. Un tāpēc parasti tādas bildes, cik viņas kādreiz ir kaut kur rādītas, viņas vienmēr ir 2 kolekcijas kopā. Patvērsmes suņi un tas saucamais kaķu glamūrs. Juridiskā biroja saimniekam pašam pat labi mājās mīt 2 suņi un 3 kaķi, no kuriem viens kļuvis par izcilu fotomodeli, jo prasmīgajam fotogrāfam izdevies notvert patiesas kaķa emocijas. Viņš bija drausmīgi nikns. Mēs kaut kā gadījāmies, ka mēs esam visi pie mājas dārzā, un viņš bija vienīgais uz balkonu. Viņš savā valodā droši vien ārkārtīgi rupi lamājās tajā brīdī. Ir dzīvnieki, kuri it kā tiecās uz objektīvu, bet runāt par fotogēnisks, nefotogēnisks, tāpat kā par cilvēkiem jau laikam pamata nav, jo ir tikai vai prasmīgi vai neprasmīgi fotogrāfi. Atvedoties uz jautājumu, ko jums sniedz dzīvnieki, Aivars Borovkovs saka tā. Nekorumpēta mīlestība. Lai gan kaķiem brīžiem ir skatiens, ir apmēram paikatnes, tad nāc iekšā. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 60 83, maksa 1 lats.